savā ziņā pārdots sociālajos tīklos. Šī ideja, kad viens un otrs dzimums var visu. Tev ir jābūt stipram, tu nedrīkst raudāt, tu esi puika, tev ir jāizlaug par spēcīgu vīrieti. Diez vai mums kāds bērnībā pajautāja 15 reizes, kā tu jūties, kā tas notiek mūsdienās. Mēs vairs nezinām, ko mēs sagaidām no vīrieša. Viņi daudz vairāk testē ķermeņa robežas nekā meitenes. Vīrietis ir tas, kurš caur rotaļu ar to bērnu tā kā uzņem tās pozitīvās emocijas, un mamām savukārt ir caur to aprūpi un gādību. Mūsdienās tu jau nedrīkst tā teikt vairāk. Tā visa ļaunuma sakne ir sociālie tīkli. Kamēr tu esi vēl mājās, tu arī sapņot, ka tas balī kaut ko mainīs. Kā tomēr noņemt to slogu no tā partnera un saprast, ka viņam nav jāpilda pilnīgi visas šīs tavas dzīves lomas? Vīrietis gaida, ka visu attiecību laiku sieviete nemainīsies, ja? Un Un sieviete gaida, ka vīrietis mainīsies. Ja? Jā. Mūsdienu iepazīšanās aplikācijas jau arī dzen cilvēku izmisumā. Perfektuma tēls no vīrieša ir pārgājis uz bērniem. Man būs perfektais bērns. Milēniāļu vidū šis procents ir visaugstākais. Reiz mēnesī 39% pāru strīdās par finansēm. Tindera aplikācijas funkcija nav, lai tu atrodi partneri. Tinder aplikācijas funkcija, lai tu izmanto aplikāciju. Bet mēs jau ļoti bieži kaut ko sasniedzam, tāpēc, ka ir bijis blakus tas partners, kurš tev ir tā labi pagrūdis. Kāda tieši tu esi? Tu esi skarba, tu esi maiga, tu esi baiga ambicioza, tu gribi būt mājās ar bērniem, vai tu gribi uzņemā ritī močīt? Ko tieši tu gribi darīt? Viņam bez tās sievietes pat prātā nenāk, ka viņam spilventiņš vajag mājās. Nu, sāksim ar to, ka tas, ko nolasīja, pilnīgi nereāli. Tagad lielais paldies visām sievietēm. Tava dzīves stila galamērķis tagad un turpmāk – Spice Life, Spice Style. Man sauc Laura Saulīte. Mani sauc Laura Lauzniece. Un mēs tiekamies YouTube kanālā Generation Famous, kas top sadarbībā ar lielisko tirdzniecības centru Spice. Liels paldies epizodes atbalstītājam zīmolam Bright. Šis ir podkāsts par visu, ko tu gribēji un negribēji zināt. Jeb tavs vērtīgi izniekotais laiks. Un šodien pie mums ciemos psihoterapeits Artūrs Miksons. Un Spied like un subscribe. Artūr, paldies, ka tu pie mums esi ieradies. Beidzot. Un jau atkal. Un ilgi gaidījām un sagaidījām. Un šodien mēs parunāsim tādu burvīgu tēmu par vīriešiem mūsdienu laikmetā. Ko mēs no jums sagaidām, ko jūs paši no sevis sagaidāt un kādi ir izaicinājumi. Es reprezentēšu visus vīriešus. Par moderno vīrišķību. Jopskrozi. Tu mums esi limitēta fokus grupa, kurā mēs skatīsimies šodien. Tautas balss. Un ja mēs tā globāli skatāmies, es tev uz pirmo momentu prasīšu, kas ir lielākie izaicinājumi vīriešiem, ar ko šobrīd vīrietis saskarās, ko tu uzreiz teiktu? Izaicinājumi šodien. Šodien, es domāju, tas izaicinājums varētu būt, ka savā ziņā sapludinātas kaut kādā ziņā ir jau robežas par to, ņemot vērā, mēs paskatāmies vēsturiski, ka, sievietēm ir tā vieta, vīriešiem ir tā vieta, tas ir mainījies, un kaut kādā ziņā labi, ka tā, ka mēs redzam, ka, nav tikai vienas spējas ierobežojumi vienam vai otram, bet ir plašāks iespējas, kad arī sievietes, var darba tirgu ieiet un var balsot un tā tālāk, un izrādās, ka vīrietis var gana daudz izdarīt, pieņemsim, atveroties emocionāli, viņš var vairāk laika pavadīt ar bērniem, viņš gan agrīni var izveidot ļoti foršu ciešu kontaktu ar bērniem, viņš var arī varbūt nerukāt visu laiku un tikai darbā sevi realizēt kaut kādā citādākā veidā, tātad forši, ka mēs šīs lietas esam sapratuši, bet vienlaicīgi es domāju, tas, kas ir noticis, es pieļauju, ka sievietes ir līdzīgā pozīcijā tikai no citas prizmas skatoties, ka ir savā ziņā pārdots sociālajos tīklos, un kā mēs pirms mirkļa runājam, globalizācijas tādā ietekmē, šī ideja, kad viens un otrs dzimums var visu. Kad sieviete vienlaicīgi, ar ko viņa pat cīnās vienā brīdī, iepriekš apmēram bija tikai pavārds, bērni un kas tur vēl, baznīca, ja?
kad būt tikai mājās un rūpēties par mājsaimniecību un visu, un tad pēkšņi nevēl redz, kur ir karjera un reko vēl finanses un tā tālāk, un to visu tu vari. Nu, lūdzu, nemānīsim sevi. 100% šo visu nevar. Kaut kas cietīs. Vai nu karjera cietīs, vai bērni cietīs, vai pašas veselība cietīs, ja tu mēģinās visu uz 100. Un vīriešiem ir tieši tas pats, tikai otrā virzienā. Ja viņiem visu laiku bijis ir močī, nes to mamutu mājās naudu un tā tālāk, un tad pēkšņi vēl esi emocionāli pieejams, emocionāli atveries, esi atbalsts sievai, vēl draugi, hobijs, vēl esi ar bērniem, esi autoritāte bērniem, esi mīļš pret bērniem, un visu šo vienlaicīgi izdari. Nu, tas nav reāli. Jā, tu vari piestrādāt, lai kādā no šīm jomām tu tā kā sevi attīstītu, bet vienā brīdī, es domāju, atdurās tāpat kā sievietes, vīrieši atdurās pret tā, ka es kaut ko no šī nevaru visa izdarīt, bet te ir, es domāju, tas backgrounds nedaudz, kad ne jau mazām meitenītēm kopš sendienām ir mācīts, ka nedrīkst raudāt. Un tu nedrīkst būt vājš, un tu nedrīkst baidīties, tas ir mācīts vīriešiem. Bet arī mūsdienu vīriešiem? Mūsdienu vīriešiem to īsti vairs nemāca, bet problēma tāda, ka vēsturiski, senākiem vīriešiem tas tur kaut kur ir bijis, un tas tā kā tāds vēstījums jau iet cauri, un problēma jau ir tajā brīdī, kad tev pēkšņi ir jātiek galā ar darbu, mājām, sievu, bērniem, tu nedrīksti nevarēt. Tev ir jāvar. Ja iepriekš tas vairāk bija tikai pret to, ka tev jāvar strādāt un nest mājās kaut kas ir, tad tagad tev viss jāvar. Tu nedrīksti pateikt, ka tu nespēji kaut ko. Tu nevari. Man nesanāk kaut kas ar bērniem. Ko nozīmē nesanāk? Vēl kaut kādam tādam vīriešu ego atzīt, man kaut kas nesanāk šobrīd. Es nevaru varbūt nopelnīt tik daudz, cik es vēlos. Es nevaru atļauties to, ko Instagramā rāda. Ja es nevaru aizbraukt 5 ceļojumos gadā un tā tālāk. Es ikdienā nedzeru kafiju, tāpēc ilgu laiku meklēju alternatīvu, kas dotu enerģiju un palīdzētu fokusēties, neradot trauksmes sajūtu. Un tieši tad es atklāju zīmolu Bright. Bright ir jaunās paaudzes enerģijas dzēriens, ko ir radījuši zinātnieki un atlēti. Veselīgāka alternatīva klasiskajiem enerģijas dzērieniem. Bright sastāvā nav pievienot cukuru vai saldinātāju, tikai augu ekstrakti, dabīgās sulas un tīrs avotu ūdens. Kopš izvēlos Bright, mana produktivitāte ir jūtami uzlabojusies. Man ir asāks prāts, vairāk enerģijas, bet dienas beigās es vairs neizjūtu pastiprinātu nogurumu. Turklāt Bright garšo tiešām lieliski. Viegli, augļaina un atsvaidzinoša garša. Mans favorīts ir citrons ar laimu, bet ir pieejams arī tāds garšs kā ananās, mango, aveņu piparmētru un sarkanais apelsīns. Ja vēlies justies enerģiskāks, produktīvāks un vienlaikus izvēlēties ko veselīgu, izvēlies Bright. Man gribās tevi apturēt, jo man liekas, ka tu vienā atbildē jau būs pieskāries visām tām galvenajām tēmām, par kurām mēs patiesībā ar tevi arī gribam šodien parunāt, jo tu pieskāries jau manam arī nākamajam jautājumam par šo ļoti izteikto un konkrēto lomu sadalījumu, kas ir bijis vēsturiski, ka vīrietis ir šis mednieks un sieviete ir šī pavārdu turētāja, un šobrīd šīs lomas ir izplūduši, un cilvēki tiešām vēlas gan sievietes aptvert visas sfēras un jomas, gan vīrieši vēlas būt visur klātesoši un varoši, bet vai līdz ar to nav noārdījusies un nav cilvēki pazuduši tajā, ko tad īsti nozīmē šī vīrišķība, ko tad īsti nozīmē šī sievišķība, un vēl par tiem mazajiem zēniem, mazajiem puikām, man šķiet, ka arī mūsdienās tomēr ir tie brīži, kad vecāki kaut kur zemapziņā tam puikam saka, tev ir jābūt stipram, tu nedrīkst raudāt, tu esi puika, tev ir jāizlauk par spēcīgu vīrieti, kurš var pastāvēt par savu ģimeni, par savu sievieti, par saviem bērniem. Vai šāda bērnībā emociju neapzināti, varbūt no vecāku puses, nevēlot neko sliktu, nedod Dievs apspiešanu kaut kā ilgtermiņā pieaugot jau kā lielam vīrietim, vai tas kaut kā neietekmē un neatspēlējas uz viņa to lielā cilvēka dzīvi? Atspēlējas diezgan, tāpēc, ka pēc būtības, kad mēs pavisam maziņi esam ar kaut kādām izjūtām saskaramies, tad forši būtu, ka tad cilvēki pārspīlē reizēm, kad mēs atskatāmies uz mūsu vecākiem ar lielāko varbūtību, diez vai mums kāds bērnībā pajautāja 15 reizes, kā tu jūties, kā tas notiek mūsdienās. Ja? Un tā kā tas it kā nav noticis, mēs sakam, emocionālā tur veselība bija galīgi garām savulaik. Jā, ok, kļūdas vecāki ir pieļāvuši, kaut ko viņi nezināja, neprata, nejautāja,
Bet jautājums ir otra puse, vai mums kā bērniem augot bija iespēja mums ar savām izjūtām saskarties. Tas, ko šī gadījumā kļūmi, ko vecāks izdarīja, pasakot, tur neraudi, nebaidies, nedusmojies un tā tālāk, tu it kā radi priekšstatu, šajās jūtās neej. Nemēģini viņas iepazīt, nemēģini viņas izpaust kaut kādā veidā. Problēma ir tāda, tā ir fundamentāla bioloģijas komponente, kas mums ir mūsu būtības sastāvdaļa. Viņa ir emocijas kā tādas. Tas būtu līdzīgi kā apmēram tas absurdais piemērs, ko mūsu savulaik profesori teica, tagad kādam pateikt, neražo kuņģu sulu. Nav viņas tev viņas nav, lai kā tu brīžiem justu, ka tev vēders iet uz iekšu un nedomā par viņu, viņas tur nav. Bet viņa ir, un ja tu gan ilgi, viņu ignorēs un neēdīs, viņa darīs savu. Ja? Līdz ar to, tas, ko es parasti vecākiem saku, kad jau ļoti agrīni bērnam dodot iespēju ar izjūtām saskarties, tas ir viens no jautājumiem, ko mēs aizkadrā runājam par tiem tantrumiem, kas parādās bērnam 2-3 gadu vecumā un tālāk. Ļoti forša ideja, ko es nesen no viens amerikāņu autors dzirdēja, bija, ka, ja teiksim, vecāks savas neziņas, saguruma, baiļu vienalgu dēļ neļauj tam bērnam tantrumā palikt, viņš viņam liedz iespēju ar to savu tantrumu saskarties un pašregulēties viņā. Kā rezultātā, ja tu viņu apturi, tu pēc būtības atliec vēlāku brīdi, kad viņam būs ar to jāsaskarās. Problēma ir tāda, kad tās lietas sarežģītība, ar ko tantrumā tik galā 2-gadnieku vecumā, ir krasi atšķirīga kā 10 gadu vecumā. 10-15 gadu vecumā tie jautājumi ir daudz kompleksāki, sarežģītāki, piņķerīgāki, ne tik viennozīmīgi, bet jūtas jau ir tās pašas. Un tu nesaproti, kas ar tevi notiek. Kāpēc tu uzvelcies, kāpēc tu sabies, kāpēc tevi nērti, kāpēc tu jūties vainīgs bāds. Nedrīkst justies vainīgs bāds, man tā kā greizsirdība, man tā kā skauž, jūtos vientuļš, nedrīkst justies vientuļš. Un te neesi šo visu iepazinis. Un tad lielākoties mēs redzēsim, ka tas ir gan sievietēm, gan vīriešiem, ka pieaugušo vecumā viņi būs atraduši veidus, kā pilnībā neapzināti kaut ko darīt, lai šīm jūtām nesaskartos. Jo kolīdz viņas nonāks tuvāk apziņai, un tu sāc kaut ko sevī sajust, jādara kaut kas, lai nejustu. Labākajā gadījumā viņiem būs iespējams sāks sev aizņemt ar kaut kādu hobiju, ar darbu, rīcībām kaut kādām tikai, lai nejustu kaut ko. Sliktākos gadījumos mēs redzēsim, kad ir alkohola lietošana, narkotisko vielu lietošana, agresīva uzvedība, izlādes kaut kādas, jo viņš nezina, kur šo iekšējo frustrāciju likt. Viņš tādā veidā to tā kā liek ārā. Viņš tādā veidā pēc būtības ļoti pašdestruktīvā veidā mēģina pašregulēties. Viņš mēģina kaut kā atrast kaut kādu līdzsvaru sevī. Diemžēl caur ļoti neveselīgiem mehānismiem. Bet ja mēs ļoti agrīni parādām, ka ir ok dusmoties, pieņemsim, vai ir ok, ka tu paraudi, vai ir ok, ka tu paskumsti, vai ir forši, ka tu vari papriecāties un līksmoties, viņš iepazīs šo izjūtu spektru sevī. Un viņam nav jāmeklē, kāds ļoti bieži var notiek pusauģu vecumā, kad vecāki, protams, lohi un neko nesaprot, ja, un tad tu ej pie vienaudžiem, problēma tāda, viņš tikpat stulbi, kā tu ir. Viņi tajās pašās izjūtās ir, nav jau neviena autoritāte, kurš viņiem var palīdzēt saprast, kam tu tagad ej cauri, kas ar tevi. Tas būtu tā kā satiktos 3-gadnieku un apmēram neviens nepērk cepumus, stulbi, visu tādu, jā, un viss, un nekas nemainās šī gadījumā. Jā. Un te mēs varam novērot, ka vēsturiski paudze ejot cauri, jā, tas šobrīd mainās, jums ir taisnība par to, ka, mazāk nākas dzirdēt, ka tā ļoti dogmatiski tur, ko tu tur raudi, saņemies un tā tālāk, pieņemsim, es ar lielāko prieku ar meitu, teiksim, ejot uz bērnu laukumiem, priecājos par to, cik daudz tētus es redzu ar bērniem. Tas ir reāli krūta, gan meitenītēm, gan puisīšiem, kā viņi tur iedrošina viņus kaut ko mēģināt, kaut ko darīt, kāpelēt, skrien viņiem līdzi, pikojās. 20 gadus atpakaļ kaut ko tādu redzēt varēja? Nē. Līdz ar to mums savā ziņā ir jāatzīst, cik tas progress ir mežonīgi ātri noticis, bet vienlaicīgi viņš ir noticis praktiskā veidā. Viņš tur tiešām aiziet, tas vīrietis kaut ko mēģina, bet gana daudz kaut kādu vīriešu, kas pie manis ir atnākuši, tās praktiskās lietas dara ar tiem bērniem, bet bieži vien varbūt tā, ka viņi nejūt tam to dziļāko jēgu. Es zinu, ka man šeit ir jābūt, man ir jābūt ar to bērnu, man jādara šīs lietas, bet kāpēc es šo daru, ko viņš no manis te iegūst, kāda šim ir nozīme, grūti jau to sajust ir. Tāpēc ļoti bieži no vīriešiem varēs dzirdēt, ka viņi redz jēgu sevī pavadīt laika bērniem, ka bērnam ir 2,5-3 gadi. Kāpēc? Jo tad bērns sāk runāt. Ja tad mums var būt sarunas un kaut kāda interakcija, kaut kas, kaut ko pēc būtības,
gribas teikt, tēvi, kas ļaujās tai neziņai un nesapratnē, ko arī es centos darīt, kad meita piedzim ir jau pavadīt laiku no pirmā dzīves mēneša ar viņu. Un tur ir tāda saruna ar pilnīgi ķīnieti, ja, kur viņš nesaprot, ko tu saki, un viņi nesaprot, ko es saku. Ja. Bet tu vienlaicīgi redzi, ka pirmie vārdi, ka viņi sāk izteikt kaut kādas zilbītes, viņi ļoti labi zina, kas ir tētis. Viņi ļoti labi zina, kas ir mamma. Un tad daudzi tēvi reizēm ir pārsteigti, ja viņi, teiksim, ir baidījušies no šīm pieredzēm, no šīm izjūtām, no šīs neziņas, kas tur ir ar to bērnu, pieņemsim, jādara, vai tikpat labi nav runa par bērniem, tikpat labi ar sievu mājās. No kaut kādām pieredzēm mūsu starpā viņi nezina, ko darīt konkrētās situācijas. Nu, tu no viņām izvairās. Ja? Un tas, protams, atstāja savus sekas. No attiecībās visbiežāk konflikti kaut kāda veidosies. Attiecībās ar bērniem būs tā, ka neskāpēc tas bērns vairāk izvēlas mammu. Ties kāpēc? Jā. Ja? Tāpēc, ka es nezinu, kas tu esi tāds. Es nezinu, kāpēc tu man esi blakus. Es nezinu, kāpēc tu reaģēji uz mani. Man tagad savilkās tāda privāta pieredze, bet smieklīgi. Mana mamma stāstīja, ka tad, kad es ar māsu mēs bijām maziņas, ka tētis manai mammai pienāca un tā kā sirsnīgi jautāja, bet ko man ar viņām runāt? Nu, tā kā ar meitenēm, jo viņš ir pieredzis, viņš zina džekulietas, nu, tā kā tur par mašīnītēm varētu runāt. Ko man ar meitenēm runāt? Nu, tā kā izmisis vīrietis, kurš prasa tādu padomu, kā komunicēt ar saviem bērniem. Bet par tiem bērnu laukumiņiem, es nezinu, tas ir kaut kādā emocionālā līmenī, vai tas tīri fizioloģiski. Es kaut kur dzirdēju, es tagad nepratīšu precīzi pateikt, bet es saprotu, ka vīrietis, viņiem pat iekšēji izstrādājās kaut kāds tā kā laimes hormons, kad viņš spēlējās ar to bērnu, jo ir kaut kas ar to rotaļu, ka tieši vīrietis ir tas, kurš caur rotaļu ar to bērnu tā kā uzņem tās pozitīvās emocijas, un mamām savukārt ir caur to aprūpi un gādību, ka tas arī ir mums iekšēji kaut kā tīri fizioloģiski. Tur tev ir taisnība, šeit netik daudz, vai mēs varam runāt abstrakcijās par laimes hormonu, bet ir burtiski oksitocīns kā hormons reāli izdalās sievietēm ar bērniem tiešām daudz vairāk. Tas ir novērots un pierādīts, ka no tuvības, tad kaut kāda samīļošanās, klātbūtne, vienkārši tāda kopā būšana, bet vīriešiem ar bērniem, tas ir gan meitenēm, gan puišiem, tas ir daudz vairāk caur tādu kā izārdīšanos spēli, risku kaut kādu. Tur daudz vairāk viņiem abiem diviem veidojās šis te oksitocīns, kas ir interesanti. Un tad šis palīdz savā ziņā saprast, ka un tad pilns, Instagrams un YouTubes ar to ir, kur apmēram diena ar tēti un diena ar mammu, un tad rāda diena ar mammu, kur tad tas bērns ķerās ap kāklu un neiet nost un grib samīļoties, un diena ar tēti tur mašinītāji lec nost no gultas un vēl kaut kas notiek. Tāpēc, ka ir pilnīgi dažādi šie lomu sadalījumi. Es atceros, kad es savulaik mācījos, tad man vien tuvu skolotāji psihoterapijas studijās mācīja par to, ka tās mammas funkcija, un tas ir tas, kur akal var, protams, no individu uz individu atšķirības būt nedaudz, bet māmas funkcija tomēr ir dot tādu patvērumu, mīļumu, drošību bērnam, gan puišiem, gan meitenēm. Un tētis ir tas, kurš arvien vairāk ir tas, kurš saka, pie māmas ir forši, bet ejam pasaulē. Te ir vieta, kur tu vienmēr var atgriezties, te vienmēr būs droši, bet ejam pastamies, kas tur ārā ir. Jo viņam pašam interesē, kas tur ārā ir arī, tā kā vīrietim. Arī, protams, bet te vairāk ir tīri par to, ka mamma dēļ tīri objektīvi savas tās drošības, tās līgzdas nepakļaus bērnu liekam riskam. Ja? Tāpēc ir vajadzīgs tētis, un tāpēc viņi viens otru kompensē šī gadījumā. Tas ir atkal atgriežoties pie tā, ko mēs pašā sākumā runājām, ka vīrietis ir mednieks, tātad es tevi ņemu līdzi kā savu bērnu medīt, mēs ejam pasaulē, mēs esam pakļauti riskam, un mamma ir tas pavārdu turētājs, kur savukārt es gūstu to mieru, kur man ir tā iespēja būt samīļotam, aprūpētam. Mēs varam aiziet no tā lomu sadalījuma, dzīvojot, cenšoties, cīnoties par vienlīdzību un dzīvojot aizvien vienlīdzīgā pasaulē. Un es, protams, esmu par to, lai sievietēm ir dažādas iespējas atkarībā no tā, ko viņas vēlas, bet kaut kur tajā ģenētiskajā kodā mēs vienmēr būsim tie, kas sievietes ir tās pavārdu turētājs un vīrietis ir tas mednieks. Bet mūsdienās tu jau nedrīkst tā teikt vairāk.
Nē, idejiski savā ģenētiskajā kodā, jo arī man pat bija saruna ar kādu mammu, un viņa teica, cik interesanti, ka viņai ir gan dēls, gan meita, un viņa saka, jau tajā pavisam mazajā attīstības stadijā tu jau redzi, cik atšķirīgi, kā tā meitiņa grib to lellīti apģērbt un apčubināt, un kā tas puika jau tīri tehniski skatās uz mašīnīti un kaut ko tur plāno un domā, kaut kāds tas kods mūsos visos tomēr ir. Protams, jā, un te ir tas, ka atkal mēs varam no tās normas redzēt novirzes pa labi, pa kreisi. Būs puisīši, kur vēlā vairāk gribēs kaut ko, nezinu, tur spēlēties, vairāk ar kaut kādām, varbūt lellēm, vai vairāk interakcijā būt ar kādu, un būs meitenītes, kas būs neapstādināms kāpt kokā kaut kur automātiski ļoti mazas būdams. Ja? Bet dienas beigās tomēr virsroku ņems vairāk tas, ko tu saki, teiksim, kad par to, kāda veida attiecības viņas veidos. Un to arī man sieva vairāk kārtīgi ir stāstījusi, ka, teiksim, laukumiņos redzot līdzīgi vecumu bērnus, kā, teiksim, mūsu meita redzēja, ka puisīši tajā pašā vecumā ir radikāli atšķirīgi. Jā, būs tādi mierīgāki, varbūt kautrīgāki, bet across the board, tātad viduvēji ņemot, viņi kaut kur ielīdīs, pakritīs, nokritīs vienmēr, un tā tam ir jābūt. Viņi daudz vairāk testē ķermeņu robežas nekā meitenes. Ja? Līdz ar to atkal šis ir viens no iemesliem, kāpēc, atgriežoties pie tavu sākuma jautājumu par izjūtu apspiešanu, ir viens no iemesliem, kāpēc vīrieši vēlāk dzīvē riskē vairāk. Ja viņš, teiksim, pilnībā ir apspiedis kaut kādu savu nelabsajūtu, skumjas, sēras, agresivitāti, viņā ir tendence vairāk riskēt ar sevi, ar ķermeni. Līdz ar to tāpēc mēs daudz vairāk redzam vīriešus, kas brauks ar močiem, ārdīsies vis kaut kādos riskantos sporta veidos. Arī sievietes, bet vīrieši daudz vairāk. Un, diemžēl, tam būs savu letalitāti. Vienā brīdī. Savukārt sievietēm būs pilnīgi citas lietas, ko viņi dara. Jā, tu sākumā pieskāries tam, ka mēs īsti vairs nezinām, mēs nevis nezinām, bet es to tā sadzirdēju, ka mēs vairs īsti nesaprotam, kas ir īsts vecis. Ja mēs pirms 20 gadiem varējām pateikt, ka kur tas mamuta nesējs ir īsts vīrietis, kurš atnes mājās un apgādā ģimeni, tad tagad iespējams mēs uz tādu vīrieti skatāmies un sakam, jā, bet viņam jau nav tās emocionālās inteliģences, jau nav īsts vecis. Ka mēs no sievietes prizmas pašas esam apjukušas šajā definējumā. Mēs vairs nezinām, ko mēs sagaidām no vīrieša. Mēs nezinām, vai mēs gribam, lai viņš tāds brutāls, dzīvo šo dzīvi, brauc ar moci un pelna lielu naudu, un mēs tur mājās viņu sagaidīsim. Vai mēs sagaidām, ka viņš uz dīvāna ar mums sēdēs un visu izrunās un apraudāsies par šīs dienas piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, un tad tas ir tas manējais vīrietis. Vai mēs neesam šajā visā apjukuši, ko mēs no tā vīrieša sagaidām? Es gribu papildināt tavu, jo man ir tāds teikumiņš par šo. Esi jūtīgs, bet ne vājš, ambiciozs, bet ne dominējošs. Esi pašpārliecināts, bet ne augstprātīgs. Nodrošina finansiāli, bet es arī emocionāli un fiziski klātesošs. Respektē manu neatkarību, bet aizvien uzņemies vadību un esi līderis. Un man liekas, ka tas, ko Laura minēja, ka mēs tā kā sagaidām visu. Sāksim ar to, ka tas, ko nolasīja, pilnīgi nereāli. Ne. Un šeit netik daudz par to, ka tās visas lietas katra pati par sevi ir nereāla, bet tie ir pilnīgi pretstati. Jā. Kad, apmēram, esi haizījus uzņēmumā, un tad atnāc mājās, un esi super mīļš un jauks un tā tālāk. Pūkains kaķēns. Jā, varbūt līdz kaut kādai robežai tas ir iespējams, bet to haizi izslēgt nevar. Tas nav iespējams vispār, jā. Tieši tāpat, kā ja tu esi tāds miermīga, pacietīgs, baigi galvu, tagad kaut kur nebāz ārā, nebūs tā, ka tu tagad, es gribu, lai tu tagad publikas priekšā saki tostus visu laiku. Es to nedarīšu dzīvē. Tas vienkārši nenotiks. Jā, un atbildot uz tavu jautājumu, tā asociācija, kas man nāk prātā, šī nav pamatota teorija, uz šo nevajadzētu balstīties, bet man likās interesanti ideja, ko nesen klausījos no vienas britu matemātiķes, kura tur bija TEDx runa, viņai nemaldos ir par to, kā atrast mīlestību balstoties uz matemātiku un visādi interesanti topiki. Viņai bija skatījums uz to, ka ja vēsturiski, kad ir atkal šis lomu sadalījums bijis, vīrietis to, sievieti to, daudz vairāk kaut kur klāt būtne bija arī reliģijai.
Un viņas tā ideja ir par to, ka tu varēji dievā ielikt šo visvareno personu, un līdz ar to tu mazāk uzsvaru liku uz to, ka tam partnerim vai partnerei jābūt perfektam. Jo perfekts tikai Dievs, un līdz ar to no partneris ir pāris funkcijas tikai, ko vajag, lai mēs normāli koeksistētu. Jo vairāk mēs pēc būtības īpaši rietumu kultūrā no kaut kādas reliģijas ejam projām, ir vajadzīgs kaut kas pie kā pieķerties. Un tas, kas ir izveidojies vienā brīdī, ir šis kults, ka tas partneris ir viss. Gan vīrietis, gan sieviete šī gadījumā. To vairāk var novērot sievietēm, ka viņas gaida no tā vīrieša kaut kā ziņā. Viņš būs man mīļotais, viņš būs draugs, viņš būs draudzene, uzticības persona, atbalsts, tētis, draugs, santehniķis, viss kopā. Un vēl mīlošs tētis, tāpat laikā strikts tētis, klātesošs tētis un nepametošs tētis. Labs skolotājs, kurš matemātiku vēl ir zina. Un vienlaicīgi ņems vērā visas manas vēlmes un piepildīs visus manus sapņus. Bet man ir teorija. Ātri pabeigšu. Jā. Vakar man kolēģis atsūtīs, kā reiz domāju, man šajā podkastā jāizmanto tik stulbs teikums. Es nezinu, kurā žurnālā viņš to bija atradis, bet viņš atsūtīja frāze, komentārs vīrietim: atceries, ja tu realizē vai nopērc sievietei to, par ko viņa sapņo, tu liedz viņai viņas sapni. Ka viņai vairs nav mērķa pašai uz to? Es nezinu, bet man likās, es sākumā ilsīju, man likās, ka tu nenopērc. Un tam man likās, tu ģipa nenopērc un nerealizēji sapni. Es lasu vēlreiz to teikumu. Ja tu nopērc, tad tu nozod sapni. Un te ir interesanta paradigma šī brīdī, ka ļoti bieži, ko man nākas saskarties šī iepriekšējā kontekstā, ko es teicu, ka liekam visu tajā partnerī, kad šādas pacients man ir bijuši, kurš atnāk un saka, vai viņš ir pa skarbu, vai viņš ir pa vāju, vai viņš ir tāds vai šitāds no tā visa sarakstu, ko tu nolasīji. Beigās jau atklājās, ka viņām pašām par sevi nekas nav skaidrs. Kāda tieši tu esi? Tu esi skarba, tu esi maiga, tu esi baigi ambicioza, tu gribi būt mājās ar bērniem, vai tu gribi uzņemā ritī močīt. Ko tieši tu gribi darīt? Un te bieži atbilde ir tāda, nezinu, bet viņš. Un tad it kā tas, kas notiek šī gadījumā, ir divas lietas. Mēs varam pēc būtības šo savu neziņu, nepārliecinātību ļoti jauki ieprojicēt otrā. Ko nozīmē ieprojicēt otrā? Tas nozīmē, ka es otrā cilvēkā šīs visas izjūtas pārliecības var ielikt. Ne jau es esmu nepārliecināta, nezinoša, nerealizējoša sevi. Viņš tāds ir. Un līdz ar to es piespiedīšu viņu mainīties, jo ja viņš izmainīsies, man šo izjūtu vairs nav jātiek galā. Cik jauki. Un no tā savā ziņā atvesinājums mūsdienās arī ir, ka mēs šo visu, ņemot vērā to, ka mums ir gana liels šķiršanās procents un arvien vairāk pieaugošs, vairāk atkal mēs šo redzēsim sievietēm, ka tas perfektuma tēls no vīrieša pārgājis uz bērniem. Ak, šaus. Man būs perfektais bērns, un tur vēl mazliet dīvaini tas sāk veidoties, kad apmēram man pat vīrieti nevajag, es te pat audzināšu bērnu, šis viss kults, kad māma viena pati visu var darīt. Piedodiet, nē. Skaļi teikšu beidzot, kad nē. Vai tu vari uzaudzināt vienu pat bērnu? Jā, var. Bet nestāst man, ka tas ir viens un tas pats, kā audzināt divatā. Tāpēc vecāki ir divi. Viss tas, ko mēs iepriekš runājām. Viens pilda vienu funkciju, otrs pilda otru funkciju. Tas, ko mēs aizkadrā runājām. Viens otram palīdz, viens otru atslogo, viens otru palīdz kalibrēt. Tu man šķiet šobrīd bišķi pa daudz kaut kā bērnam ļauj sev kāpt uz galvas. Bāc, točna, laikam. Jā, vai varbūt tik skarbi nevajag, varbūt tu saguri, varbūt tāpēc tu kaut ko aizliedz tagad. Jā, laikam. Un šādi viens otram, ja tu esi viens pats, kurš tevi kalibrē? Kurš tev palīdz atslogoties? Un tur tāda interesanta visvarenība tiek iedota. Es tieku galā ar visu. Es esmu visu gājusi terapijā 3 reizes, 3 izītēm. Viss ir skaidrs. Jā. Tu kaut ko gribēji par tām sievietēm? Jā, man ir par tām sievietēm, kas nesam mēs. Man radās tā kā atklāsme, ka tā visa ļaunuma sakne ir sociālie tīkli. Un sievietes pārsvarā ir tās, kuras vairāk gan tur sevi pozicionē, gan vairāk seko līdzi un tā kā salīdzinās. Būtībā vīrieši, manuprāt, vairāk ir tādi skatītāji, bet sievietes vairāk interakto. Un līdz ar to, ko tu minēji, ka tā sieviete šobrīd ir tik ļoti apjukusi, ka viņa vairs nesaprot, vai viņai jābūt kā fitnes modelei Maldīvu salās, vai viņai jācep
kanēļmaizītes, vai viņai jābūt karjeristei, un viņa sevī to nesaprot, un līdz ar to viņa to projicē uz vīrieti, ka viņš viņai to nepalīdz sasniegt, to viņas ideālo bildīti, ko viņa ir ieraudzījusi Instagramā. Un tāpēc viņa viņu močī. Tepat papildinot tavu teikumu, tu ļoti precīzi visu aprakstīji. Vienīgais, ko es tur papildinātu beigās, ir, es ieprojicēju to viņā, tu man palīdzēsi tagad, atgriežoties pie man tā stulbā teikuma, tu man palīdzēsi realizēt sapni, kuru es pat nesaprotu. Jā. Līdz ar to tā ir tāda neuzvarama spēle. Tas ir nerealizējams mērķis. Jo tu vienā dienā tu tā rullē, tu gribi uz to balī braukt, bet otrā dienā tu vairs negribi, tu jau gribi kaut kādu citu sapni. Un varbūt tev jau viņš ir palīdzējis realizēt to balī braucienu, bet tu jau gribi kaut ko nākamo. Jo tas ir tā kā tur ir divas lietas. Viens ir nākamais, otrs ir, es domāju, ka tur izveidojas tāds sniega bumbas vai tāda maģiska apļa efekts, ka, ja tu neļauj sev saskarties vispār ar to neziņu sevī, nepiepildījumu sevī, šaubas par sevi, kad manī kaut kas šāds eksistē un es netieku ar sevi galā, tad kaut kāda brīdi, protams, sociālā tīkla ļoti labs veids, kurš tev var pārdot šo ideju, ka dari šo un tu būsi laimīgs, tu būsi piepildīts, tu būsi veiksmīgs un tā tālāk. Un tad es domāju, tas kritiens ir divi tik sāpīgs, ka tu aizbrauc un uz to balī. Tu vīrs paņem 3 kredītus un nav mājās 5 mēnešus, lai nopirktu to balī. Tu aizbrauc tur un nekas nemainās. Ir tāpats, un tad man šķiet, tas kritiens ir vēl sāpīgāks, jo kamēr tu esi vēl mājās, tu arī sapņot, ka tas balī kaut ko mainīs. Ja? Kā nesen klausoties vienu podcastu, it kā tāds, mazliet izskaistināts piemērs, bet man likās forši, ka tur bija tas salīdzinājums par to, ka foršāk tomēr būtu tam cilvēkam, kurš raud, klasiskais piemērs labāk raudāt Mercedesā nekā tramvajā. Ja? Bet tur tas piemērs bija, ka tomēr foršāk ir cilvēkam raudāt tramvajā, tāpēc, ka tev vēl ir sapnis, ka Mercedesā var būt labi. Bet ja tu raudi Mercedesā, tu saproti, ka nav vairs kur. Ka tev nekas neglābs. Jā, un ja tajā brīdī tu esi ieguldījis tajā gadus sava darba, naudas un tā tālāk, tad tās retrospektīvās atklāsmes var būt cik sāpīgas, kuras es pazaudējis laiku, enerģiju, draugus, ģimeni, lai dabūtu šo, un tas neko nemaina. Tas, es domāju, ļoti daudzi, atgriežoties pie mazliet pietuvinātākas realitātei tēmas, šie te vīrieši, kuri, man teiksim, uz vizīti atnākuši, viņi standarta tekstā saka, kad, tā kā bizness ir, sievi ir, bērni ir, māja ir, mašīna ir, suns ir, trūkst vēl zelta retrievers, un baltā sēta. Bet varbūt arī šīs lietas ir. Viņi saka, es tā kā visu izdarījis esmu. Bet kaut kas nav. Bet nav. Un te, ja tās atgriežamies pie paša sākuma, kad, ja mēs neļaujam just tiem mazajiem puišiem, viņš jau vadās pēc tā, kas ir pareizi, kas kaut kur tika pateikts. Kāpēc vispār tas ir jādara? Kāds tam ir mērķis? Kāpēc vispār vajag, tos kredītus un tā tālāk iebraukt kaut kādās problēmās? Un tad, kamēr tev to nav, tu vēl vari sapņot. Tur vienalga, vai tas būs Balī, vai tās būs Maldīvas, vai tā būs māja, vai tā būs karjera, vai tie būs bērni, tad mēs būsim laimīgi, mums būs, finansiāla stabilitāte, tad mēs būsim laimīgi. Bet netiek uzdots jautājums, kas tad manī ir tāds, ko es mēģinu tik ļoti kompensēt ar šīm lietām? Kāpēc es tik ļoti tiecos pēc viņām? Viņās pašās par sevi jau nav nekā slikta. Tu vari braukt uz Balī, tu vari braukt uz Maldīvām, tu vari pirkt māju, tu vari taisīt karjeru, kādu tu gribi. Forši, ja tev ir šīs ambīcijas. Bet problēma radīsies tajā brīdī, kad tu uzliksi tam tādu mežonīgu, glābjošu svaru. Tas atrisinās visu manu dzīvi. Un to jautājums, kur tad mēs to svaru katrs izvēlamies? Es gribu nedaudz patīt atpakaļ, jo tu pieskāries tēmai, par kur man bija sagatavots jautājums par to partneri. Es nezinu, vai tā saucās, tā noteikti nebūtu kā glorificēšana, bet piešķirot tam partnerim to lielāko svaru, ka viņš ir man labākā draudzene, mans terapeits, mans dzīves coach, mans finanšu sabiedrotais un vienlīdzīgs partners, respektīvi vienlīdzīgi daudz iesaistās bērnu audzināšanas jautājumos. Bet varbūt tev ir kāda atbilde vai padoms, kā noņemt tās gaidas no tā otra cilvēka, un kā mēs runājam, tas jau ir nevienmēr tikai virzienā sieviete pret vīrieti, dažreiz arī vīrietis pret sievieti sagaida visu to pašu.
no vienas puses ir, protams, labi, ka mēs atrodam to savu cilvēku, kuram mēs arī gribam visas šīs lomas piedēvēt, un ka viņš ir mans cilvēks visās sfērās, un mēs varam būt kopā un plānot kaut kādus mērķus, bet tāpat laikā veidot skaistu kopā ģimeni, bet kā tomēr noņemt to slogu no tā partnera un saprast, ka viņam nav jāpilda pilnīgi visas šīs tavas dzīves lomas? Es domāju, tas pirmsākums jau sākas tajā, ja tādu lirisku atkāpu uztaisīt, man patīk viens profesors no Nīderlandes, kas bija atbraucis, mums vadīja semināru tur par bērnu mentālo attīstību un tā tālāk, un šo stāstu jau vairākos vietās minējis, kur viņš mums tā kā uzdod, mēs tur vairāk rezidenti sēžam un jau certificētie terapeiti, un viņš mums prasa, kā jums šķiet, kurā brīdī sāk veidoties bērna psihe. Tad kurš tu atbild, mēram, pirmajā dzīves gadā, otrajā dzīves gadā, cits jau saka, ne, grūtniecībā, tur jau pētījumi rāda, ka tur jau kaut neironu savienojumi, protams, jau ir un tā tālāk, un gluži neaizgājām līdz tam, ka tur jau, nezinu, šitās te olšanās un spermatozīdos kaut kas tur veidojas, bet, viņš tā noklausās visu un tā, jā. Jo, ka, bet es gaidīju citu atbildi, domāju, kur viņš tagad ies ar šito. Un viņš mums beigās pasaka to domu, ka bērna psihe, nevis bērna psihe, bet bērna personība un psihe sāk veidoties tajā brīdī, kad vecāki abi divi vispār izdomā, ka viņi grib bērnu. Mums likās, kādā filozofijā viņš tagad iesaž šos viesus tagad. Un pēc tam, kad es aizdomājos, protams, tīri no bioloģiskā viedokļa tur nav nekāda pamatojuma apakšā. Tas notiek pēc būtības iesākums ir grūtniecībā un pēc tam tālāk, kad vide ietekmē. Bet man tā ideja patika par to, kad pirms tas bērns vispār ir radies, tā katra vecāka prātā, viņš to apzinās vai nē, ir kaut kāds bērna imičs. Kāda viņa būs, kāds viņš būs. Tētim līdzīgāks, mammai līdzīgāks, vizuāli, pēc temperamenta, nezinu, būs ārsts, nebūs jurists, arhitekts, nezinu, sētnieks, dziedātājs, ko viņi darīs. Viņi būs aktīvi, neaktīvi, jāstri, nejastri. Tevī dzimst šī ideja par viņu kaut kādā ziņā. Un tad jautājums ir, kas notiek, vai tu apzinies, kad viņa ir, vai tu viņu uzbūvē tādu, kad viņai ir jāpiepildās. Un tā ideja ir par to bērnu? Un tas sāk kļūt riskanti. Tāpēc, ka tas notiek, teiksim, piedzimst bērns un mazums viņš atšķirās. No tās tavas fantāzijas. Jā. Un tad mēs ļoti bieži redzēsim, ka tas vecāks mēģinās to bērnu mainīt. Lai viņš atbilst tai manai fantāzijai. Nevis viņš ies cauri tam sērošanas procesam, kad, gluži varbūt dēls nebūs basketbolists vai meita, vai teiksim, ko bieži vien vecāki, tas stereotipis, bet tēvi saskarās, ka, laikam būs 2 vai 3 meitas, dēli nebūs. Ja? Kad arī, ja ir šī doma, ka nebūs dēls un es viņam nodošu kaut ko, tev nākas no šīs fantāzijas atteikties. Tev nākas viņu zaudēt, izsērot viņu. Bet, ja tu gribi viņai pretoties, tad tu mēģināsi, tad es meitu piespiedīšu būt kaut kādai, vai tu dēlu piespiedīšu kļūt par kaut ko. Un es teiktu, šī ir mana analoģija tā pašā par attiecībām. Kad viens ir forši, teiksim, domāt pirms attiecību izveidošanas, un es gribētu, lai mums tur saskan vērtības un intereses, tad tas būtu forši. Ja? Bet ja tev nesaskan kāda vērtība, un tu tā, tu manas vērtības pārņemsi. Tu pārņemsi manu vērtību par bērniem, par reliģiju, par naudu, par brīvo laiku pavadīšanu. Tev tāds kino nepatīk? Nē, es vilkšu tev līdz, kamēr tev iepatiksies. Ja? Un šeit sāk veidoties, tāpēc saka tas pirmsākums, kāpēc tā analoģija vecāka prātā, tavā prātā jau rodas, ja tev ir šī doma, viņš būs viss man, te jau ir riskanti. Tad jāsākās būtu vispār pirms tu vispār kaut ko dara to partneri mājās, vai tu sevī vari vispār pieņemt ideju, ka viņš nebūs perfekts. Viņš nav perfekts pēc definīcijas, un vīriešiem tas pats tā sieviete nebūs perfekti šī gadījumā. Ir jau tas stereotipiskā anekdote, kur kā tur bija. Vīrietis gaida, ka visu attiecību laiku sieviete nemainīsies, un sieviete gaida, ka vīrietis mainīsies. Jā. Bet pēc būtības es teiktu, abi divi strādā uz abiem dzimumiem. Jo bieži vien būs tā, ka abi divi gaidīs, ka kaut kāds elements attiecībās nemainīsies. Sievietēm ļoti bieži to var novērot, ka tā ir šī kaut kāda romantika un rozā brīļu periods, tāda iemīlēšanās. Piedodiet, dāmas, tas periods nomirst dabiski vienā brīdī, tas ir normāli. Romantikai nav jānomirst, bet iemīlēšanās beigsies.
Tas ir normāli, tas ir dzīves posms vienkārši, bet ja šī sajūta, visu laiku jābūt tādai dzirkstelei, tad tā tas nestrādā, tā tas nebūs vienmēr, ja? Tas pats vīriešiem, pieņemsim, atkal tie stereotipiskie, kad, pieņemsim, sieviete būs tāda pat, kā es viņu iepazinu sākumā, skaista, sapucēta, vienmēr kleita, augstspējuši kurpēs, un ja tāda būs vienmēr, halo, nē. Tā nebūs. Būs kaut kāda posma, kur viņa tāda nebūs. Jautājums, vai gadījumā vienā brīdī tu nesāc tā kā spiest otru mainīties atpakaļ uz to tēlu, vai, teiksim, viņa nekad nav bijusi augstspējuši kurpēs. Viņa nekad nav vilkus kleitas. Tas vīrietis, pieņemsim, nekad nav bijis ar kaut kādu sešpaku, piemēram, ja? Vai nav bijis nekad baigi harizmātisks, vai nav bijis ar baigo humoru, vai nav bijis baigi emocionālās sarunās tendēts. Gaidīt, ka viņš tagad ieņems kaut kādu ekvivalentu terapeitu lomu vai baigās draudzenes lomu ir nereāli. Un līdz domāju, šī gadījumā pavadīsim tik daudz laika un tik daudz enerģijas, lai laustu šo cilvēku un mainīt, un tas jau attiecībām neko labu neiedos. Un kurš beigās pat nav laimīgs, ka viņu ir salauzuši, un varbūt viņš sāk runāties tajās emocionālajās sarunās, bet viņš nav tā kā pats, jo viņš vienkārši zina, ka tu no viņa to sagaidi. Ja, te mēs varam runāt līdzīgā situācijā, kā par to pašu jau māju, suni, darbu un tā tālāk, kad es šito daru, jo tas vienkārši ir jādara. Nevis ir kaut kādi daudz patiesāki mirkļi mūsu starpā. Bet atkal šeit es varu piekrist tev par sociāliem tīkliem. Neobligāti, ka viņi ir visi ļaunuma sakni, bet es domāju, ka tur ir milzīgs procents tajā, ka tiek pārdota šī visiespējamības, visvarenības ideja. Viņa tiek pārdota. Kāpēc viņa pārdota? Tāpēc, ka viņi pelna naudu. Ja? Un, ja es šo ideju nepārdodu, es nepelnu šī gadījumā. Tad man jums ir jāiepārdod šī ideja, ka tas ir iespējams. Ja. Bet ja mēs no sociāliem tīkliem bišķi pavirzamies uz iepazīšanos, mūsdienu iepazīšanās aplikācijas, jau arī dzen cilvēku izmisumā, jo tur tevi pirmkārt vērtē vizuāli, tevi uzreiz šķiro turpat pakaļ, vai tu tā kā esi atbilstošs ar tām sešpakām, vai atkal sievietes ar kaut kādām tur vizuālām preferencēm. Dekoltē, saki, kā ir. Ar to šmaugo vidukli. Jā, bet vai tā randiņu kultūra nevar iedzīt vīrieti kaut kādos kompleksos, jo būsim atkal godīgi. Sievietes tomēr vairāk sevi kopj un sevi vairāk tur izrāda tādas spožos toņos. Savukārt vīrieši ir, kā sanāk, tā sanāk. Tādi viņi tur sevi parāda tajos sociālos, tā kā iepazīšanās kanālos. Un viņus uzreiz vērtē, tā kā tu neesi gana labs, tāpēc, ka tu neizskaties pietiekami labi, tev nav tur tā sešpaka, tu neesi, nezinu, kaut kādos kalnos, pie kaut kādas konkrētas mašīnas. Tu vienkārši parasts, kāds tu esi, tu jau startā neesi sievietei labs. Tas ir komplekss jau sākumā. Es papildināšu ar statistiku. Men's Journal aptaujas rezultātos vairāk nekā puse atzina, ka iepazīšanās lietotnes negatīvi ietekmē viņu pašvērtējumu un pievilcības sajūtu. Par tām aplikācijām man patika tāds īsts izgriezums no viens tāds debats, kur kādreiz runāja par attiecību veidošanu bērniem, kāpēc bērnu jautājums kā tāds krīt. Latvijā, protams, mums diezgan tie demografiskie rādītāji ir kā ir, bet pasaulē kā tādā viņi krīt. Rietumu kultūrā kā tādā. Austrumu kultūrās bišķi citādāk. Bet tāpat, piemēram, ja mēs paņemam to pašu Koreju, teiksim, Japānu, tur arī nav baigi labi. Bet tā ideja vienam no runātājiem bija tāda, ka, tāda mazliet skarba tā ideja, vai jūs esat aizdomājušies par jebkuru citu tā kā zīdītāju vai dzīvnieku, cik jums ļoti viņam ir jānodara pāri, lai viņš negribētu reproducēties un radīt pēcnācējus. Un tā ideja viņam bija attiecinot uz cilvēkiem, cik ļoti mēs esam ieviesuši kaut ko sabiedrībā, kas ir tik ļoti ietekmējis cilvēkus, kad ir burtiski gan vīrieši, gan daudz vairāk pat sievietes saka, es bērnus negribu.
vispār. Cik ļoti jābūt ietekmētai psihē, lai tik primāru bioloģisku funkciju vienkārši ignorētu šī gadījumā. Un viņiem viens no skaidrojumiem bija tīri par sociāliem tīkliem, par to, ka man patika viņa šis viens piemērs, ja mēs runājam par, es pieļauju, tu domāji kaut kādu Tinder vai Bumble vai kaut ko tādu, kad viņš saka, ka Tindera aplikācijas funkcija nav, lai tu atrodi partneri. Tinder aplikācijas funkcija, lai tu izmanto aplikāciju. Lai tu nāc pie viņas atpakaļ, nevis lai tu atrod un pamet viņu. Ja viss tagad atrastu, ko viņi tur vēlās un pamestu, Tinder aplikācijas zaudē visu savu naudu, peļņu un tā tālāk. Viņiem vajag, lai tu nāc atpakaļ. Līdz ar to, lai cik absurdas nebūtu, tai aplikācijas funkcijai jābūt tādai, ka tev ir interesanti. Līdz ar to iepazīt otru cilvēku sarunā lēnā garā, taču fucking interesanti tas nav. Tas ir lēni. Vai ātri dopamīnu. Reku, smuku meiteni, nesmuku meiteni, smuku čalis, nesmuku čalis. Nē, ātri. Un tas ir algoritms, kurš palīdz to visu darīt. Un, protams, tas ir tīri normāli, ka viņš spēlē uz kaut kādu ātru simpātiju, ja? Un ja tu kaut kādas, nezinu, vai savas, bioloģiskas īpatnības dēļ, vai, izskata dēļ, vēl kaut kāda sociālā statusa dēļ, nevari trāpīt tajā algoritmā, tu vari sākt būt ar fantāziju, ka mani neizvēlās, jo man ir problēma. Nevis algoritmam es neatbilstu. Kas ir pilnīgi kaut kas cits šī gadījumā. Pieņemsim arī, ja mēs paņemsim, tāpēc man vienmēr licies ir īpatnējs teikums kā tāds, ko izmanto, pieņemsim, šis cilvēks, viņam Instagramā ir tik un tik daudz sekotāju. Sorry, man tas nepasaka neko. Ja tev ir ļoti daudz sekotāju, tas nozīmē, ka tu zini, ka strādā algoritms. Nevis tu iespējams esi ar mega nozīmīgu, ļoti cilvēcēju pienesošu kontentu kaut kādu. Tas tāda arī ir. Nē, tādi ir, bet fakts vien, ka daudz sekotāju miljonu nebūs 1:1. Šo nenozīmēs. Būs gana daudz, kuri pienes mežonīgi daudz foršas informācijas, ja? Bet tikpat daudz būs tādi, kas pilnīgi sviestu piedodiet pārdod. Ja? Līdz to šī gadījumā tie sociālie tīkli ievieš tādu kā fantāziju. Tas pats ir apakaļ, ko mēs runājam par sievietēm, kuras salīdzina sevi ar citām dāmām, kuras tur kaut kur brauc un dzīvo superīgu dzīvi un tā tālāk. Tev rada falšu fantāziju, ka tevī kodolā ir problēma kaut kāda. Bet pēc būtības tas ir tikai tāpēc, ka tu neatbilsti kaut kādam algoritmam. Lai gan tā īpatnējība ir tāda, visi pētījumi pierāda, nemaldos, ja es tagad sajaukšu vārdu, tad palabojiet mani. Tāpat, ja nemaldos, modeli Naomi Campbell, ja? Viņa nav simetriska. Viņa nav perfekta. Ja nemaldos, tur pat ir tās analīzes veikts, teiksim, viņai seju izpētot kaut kādu, viņai ir asimetrijas nedaudz sejā kā tādā. Līdz ar to tur ir daudz šie pētījumi, kas rāda, ka kā reiz, kad jāizvēlās partneris, ir reti, kad izvēlās perfektu simetriju. Kā reiz izvēlās kaut ko neperfektu, bet uz to īso mirkli tajā aplikācijā tev liekas, šis būs baigi labi, šis būs krūta. Un, protams, jo vairāk šis tiek, jo vairāk piekļuvi šim ir jauniešiem šobrīd. Par mazām jaunām meitenēm nemaz nerunāsim, tur pilnībā psihi tiek izmainīti, ja viņas ļoti ātri tiek pie Instagram un TikTok un tā tālāk. Pušiem jau ir tas pats. Ja meitenēm daudz vairāk mēs redzam, ir šis te skaistums, kā izskatīties un tā tālāk, un ir 18-gadīgas meitenes, kas jau liek fillerus, vēl kaut ko, man liekas, halo, kas vispār notiek. Ja? Bet tas viss atkal, es atgriezīšos pie tiem sociāliem tīkliem. Pabeigšu šādu domu. Tad puišiem daudz vairāk mēs redzam, tas ir daudz vairāk Amerikā, bet arī mums ienāk. Viņiem kā reizi šis te, ko tu saki, lai man tas Instagrams atpazītu, man jābūt kam ir. Jābūt krutai mašīnai, krutam apģērbam, sasniegumiem. Kā es viņus varu dabūt? Ar naudu. Vai es varu 18 gados dabūt ātru naudu? Nē, bet reku kripto, ātrās investīcijas, reku schēmas ieguldi šeit tur un to ātri ieguldīs un kaut ko dabūs. Šis savukārt ir tirgus, kas daudz vairāk uz čaļiem spēlē. Uz viņiem nespēlēs skaistuma industrija tik ļoti. Kaut gan arī kaut kādi, kas tagad luks maksing un vēl šitie visi brīnumi lēnā garā ienāk, bet ne tik radikāli. Tur ir daudz vairāk šī sajūta, ja jau status signalizē, sievietēm redz, ko viņa man izvēlās, tad man vajag kaut ko, kas to statusu dabū momentā. Un tas ir mūsdienām ļoti raksturīgi. Nevis
pakāpeniski augšu, sapratīšu, kas palīdz. Jā, status ir svarīgs, bet ko es varu darīt tādu, kas man reāli pašam patīk, kas pēc tam sasniedz to statusu? Tik dziļi jautājumi netiek uzdoti vispār. Tur ir vienkārši, šī lieta dabūs man statusu pēc nedēļas. Kruta. Jā. Patīk Tas ir man atkal viņa. par to dopamīnu savā Jā, ziņā. jā. Mums vajag visu ātri. Es aizdomājos par tām 16-gadīgajām meitenēm, kuras seko, 30-gadīgām sievietēm, un tās sievietes tur stāsta par saviem piedzīvojumiem, un vīrietim ir jābūt tādam un jānodrošina tas, un kur mēs ar jahtu braucam, visu kaut ko. Un viņa jau, manuprāt, kaut kādā zemapziņā to sagaida, un līdz ar to viņa to sagaida tieši no kaut kāda 18-gadīga čaļa. Ne jau viņa iet tikties ar 40-gadnieku, kurš iespējams to var sasniegt. Tātad viņa sagaida no tā 18-gadnieka, kāpēc tu mani nevari aizvest randiņā ar jahtu izbraukumā. Jā, var gadīties tam. Un tur jau atkal jau saknē ir tā problēma, ka tas nabaga 18-gadīgais čalis, viņš jau saprot, ka viņš to nespēs izdarīt. Viņš nespēs viņas kaut kādas gaidas apmierināt. Bet šeit ir interesanti, ka teiksim, šādi 18-gadīgi puiši daži man praksē ir bijuši cauri gadiem, un jo vairāk mēs tuvojamies pēdējās mūsdienām, jo izteiktāk šie teikumi parādās, ka, lai gan viņiem nav no bērnības tiešā tekstā teikts, tu esi vecs, tev jāsaņemās un tā tālāk, reti, kad nāksies dzirdēt no šiem 18-gadīgiem čaļiem, kas tajā meitenē ieķēries līdz ausīm, ka viņa teiks, viņai vajag jahtu un balī 18 gados. Ja? Reti, kad no šiem čaļiem viņš teiks, šī dāma laikam nav man. Es neesmu tur šobrīd, es nevaru to nodrošināt. Viņš līdīs no ādas ārā, lai to dabūtu gatavu. Un šis ir bīstami. Un labākā gadījumā viņš sāks atrast entos darbus, lai kaut kā viņai nodrošinātu kaut ko. Sliktākajā gadījumā viņš iesaistīsies kaut kādos šeidī darījumos, pazaudēs savu naudu, aizņemsies no vecākiem, ieguldīs mistiskās vietās, parādos iedzīvosies vai kur nu vēl sāks darīt kaut ko nelegālu. Tikai tāpēc, lai atbilstu šim te standartam. Un tas pamazītiņām, protams, attīstās arvien vairāk uz priekšu. Un tur tas mīnus jau ir tāds, ka kamēr šīs jaunās meitenes turpina šai fantāzijai ticēt, gadi iet uz priekšu, attiecības netiek īsti izveidotas, bet viņas sasniedz savus 30 gadus joprojām šajā fantāzijā, nav baigi forši. Ja? Tad tomēr tas tirgus ar vīriešiem samazinājies bišku ir, un tad jautājums, ko tu šī laikā esi darījusi? Fantazēju, manifestējusi. Jā, bet vai tu esi atradusi kaut kādu savu piepildījumu, savus mērķus kaut kādus, atradusi sev foršu draudzeņu loku, draugu loku, hobijus, karjeru, ko tu, teiksim, dari. Karjeru nevis izpratnē, es savu dzīvi tam veltīšu, bet kas man sniedz piepildījumu kaut kādu. Ja ir 30 gadu un tev tādas nav, tagad sāk meklēt pagrūti, tad tas vēl jau vairāk uzliek šo iekšējo sajūtu, tas vīrietis man tagad visu atrisinās. Nevis tajā standarta izpratnē, kad viņš mani noliks pie pavārdu un es ar bērniem mājās, bet nē, viņš man atnesīs šo sapni. Ja? Un tad beidzot viņš man visu piepildīs. Nodrošinās to sapņu, izsapņo to dzīvi. Un ja trāpās uz vīrieti, kurš to var piepildīt, forši. Jautājums, cik ilgi šāda savienība eksistē, kas balstās uz to, ka tu man palīdzi realizēt sapņus tikai, ja? Vai otra galējība ir, kad turpina gadi iet uz priekšu un nesanāk kaut kā to miljonāru atrast. Kaut kā nav viņa. Man negribētos visas sievietes kategorizēt kā ļoti mankārīgas, jo tā noteikti nebūtu nav. Ir ļoti daudz, kuras vēlās to drošo plecu un vienkārši tādu partneri, ar kuru iet pa dzīvi. Bet es gribu nelielu akmeni arī mūsu dārziņā iemest, jo es lasīju, ka pētījumos ir noskaidrots, ka aptuveni 28% pāru vismaz reizi mēnesī strīdas par finansēm. Bet tieši milēniāļu vidū šis procents ir visaugstākais, kas ir reiz mēnesī 39% pāru strīdās par finansēm. Bet vēl nedaudz atgriežoties pie sociālajiem tīkliem pēc taviem novērojumiem, jo mēs arī varam par to spriest, jo mēs paši esam sievietes, ka mēs salīdzināmies ar dzīvēm sociālajos tīklos, ar profesijām, ar bērniem, vīriem un tā tālāk.
Bet, kas attiecas uz vīriešiem, viņi šo spiedienu par sociālajiem tīkliem tavuprāt vairāk izjūt paši tur pavadot laiku, kā ir, manuprāt, sievietēm, vai tomēr caur saviem partneriem, respektīvi caur sievietēm, kuru gaidas kļūst augstākas sociālo tīklu ietekmes dēļ? Vai vīrieši ir pakļauti šim, ka viņi salīdzinās, vai tomēr šī salīdzināšanās nāk tā kā no partnera vairāk? Zin, kā man grūti būs komentēt par sociāliem, ja es ņemu kaut kā pacientu loku un arī kaut kādu, teiksim, tur kolēģu čomu loku, maz nācies dzirdēt par tiem tīkliem ir. Vairāk viņi var salīdzināties, bet, teiksim, ar citiem saviem kolēģiem, ar saviem čomiem kaut kādiem, vienlaicīgi, tas pat to pašu jau dara sievietes caur tuvām draudzenēm vai caur Instagramu, īsti neiedziļinoties detaļās. Ko tas no šī čoma prasīja, cik daudz viņš naktīs neguļ sasniedzot konkrēti šo mērķi un tā tālāk. Bet tev ir kaut kur taisnība tajā, ka biežāk nākas novērot, ka viņš ir tā kā visu to savu enerģiju, mīlestību ielicis tajā vienā cilvēkā, un viņam ir svarīgi, lai viņai viss būtu labi, lai viņa būtu priecīga, lai viņa būtu laimīga. Un apmēram, ja viņa atnāk un saka, nē, es būšu laimīga tikai tad, ja man būs šis, viņam ir tāds skaidrs, lai es būtu vecs un nodrošināt savai sievai to, lai viņai būtu laime, man jādara šis. Un tur jautājums, kur ļoti bieži nāks atdurties, ir vai viņš spēj izvērtēt, numur 1, ko šis no manis prasīs, vai šis vispār ir reāli, un vai man ejot uz šo mērķi gadījumā šīs attiecības necietīs vēl vairāk šobrīd. Un tas pats, ko mēs runājam, tas jau neko neatšķirās no šī 18-gadnieka piemēra, ko tu sāki pērc man jahtu, bet es to šobrīd, teiksim, 18 gados tīri nevaru. Iespējams, tas 30-gadnieks jahtu varētu nopirkt, bet viņš saprot, ka tad es esmu daudz mazāk mājās, tad es mazāk praktiski pavadu laiku ar sievu, mazāk redzu bērnus, tad jāpaņem kaut kāds kredīts ir, tad mēs varam. Un šī gadījumā viņš neizvērtē, ka visas šīs lietas, ko es tikko nosaucu, ir baigiem mīnus, ka varbūt tas nav tā vērts. Es negribu zaudēt laiku ar sievu, es negribu zaudēt laiku ar bērniem, lai vienkārši piepildītu šo sapni. Es nevēlos to darīt. Un tad šī gadījumā tas, ko atkal mēs aizkadrā runājam, vai mīļā miera labad. Tu piekāpies tai sievai, jo tu esi jau biežāk nāks no tiem vīriem dzirdēt, ka viņš jau ir darbā ar rentajiem pienākumiem, jau mājās vēl bērni jāaiztur vēl kaut kas, un tagad vēl redzēt, kā tā sieva pūcīgi staigā ap māju, jo tu nenopirki viņai kaut ko. Es negribu ar to šobrīd tik galā. Man ir vienkāršāk pamocīties, pamočīt un nopirkt un izdarīt. Bet man ir jautājums, piedod, es vienkārši iedomājos, ka tu sāki par šo stāstīt. Viens ir, ko es gribēju minēt, Mišels Obamas piemērs, ko man liekas, ka daudz jau ir lasījuši un dzirdējuši, kur viņa aizgāja uz restorānu ar savu vīru, un tur šefpavārs bija viņas bijušais mīļotais vīrietis. Nezinu, jūs esat dzirdējuši šo. Tas bija izrāvums no grāmatas, un tad Baraks Obama teica, redz, tu varēji būt precējusies ar šefpavāru. Un viņa teica, nē, es vienalga būtu precējusies ar Amerikas prezidentu. Vienkārši tas nebūtu tu. Bet uz ko es vēdinu? Interesanti atbilde. Mic drop. Pofik, kas tu esi, galvenais, ka tu esi prezidents. Nē, vairāk par to, ka viņi ir tieši tā, kur ir sekmējusi savā ziņā viņa šo izaugsmi uz konkrēto prezidenta amatu, ka ja viņi būtu ar citu vīrieti kopā, tad viņi būtu palīdzējusi nobruģēt to ceļu līdz prezidentūrai. Tas nebija par to, ka viņai ir svarīgi, lai vīrs ir prezidents. Un ne bez iemesla arī mūsu vecmāmiņām bija teiciens, ka ir galva un ir kakls, kurš groza to galvu. Kā tu teiktu, jo es arī kaut kur nesen lasīju, ka patiesībā ļoti daudz vīriešu sasniedz tieši tāpēc, ka aizmugurē ir tās sievietes, kuras kaut kādā brīdī viņu ir dzīnušas, un es nerunāju, protams, par utopiskiem sapņiem, kas ir kaut kādas jahtas, bet kurš ir tas brīdis, kad es motivēju, sakot, ka es vēlos, nezinu, tādu dzīvi vai laikam tādu dzīvi, un kurš ir tas brīdis, kad es tā kā pārspiežu un lieku viņam dzīvot stresā un trauksmē, ka viņš nevar man, piemēram, tur nodrošināt to, vai ka viņš nesasniedz konkrētas karjeras virsotnes. Kas ir tas ideālais viduspunkts, ka tā ir motivēšana, sakot, ka tu vari vairāk un dari vairāk un būs labāks rezultāts, un kad tā ir jau pārspiešana, ieliekot otru tajā diskomfortā? Pēc tā, kā tu vispār frāzēji jautājumu, es teiktu, ka es pakāpjoties solīt apakaļ, teiktu, ka tā problēma ir vispār
tajā pašā teikuma sākumā, kad es gribu šādu dzīvi. Interesanti, nekur nepavīd mēs. Tā sieviete? Nē, bet tajā piemērā, ko tu saki, šis ļoti bieži tiek dzirdēts. Vienalga šī gadījumā arī iepriekš atsaucoties to, ko es minēju, tas nebija domāts manos piemēros, ka tiešām visas sievietes ir mankārīgas un to vien vajag, bet tur ļoti bieži tikpat labi var būt tas, ko mēs runājam par klātbūtni, emocionālām sarunām un kaut ko reku man šo vajag. Kas savā ziņā ļoti interesanti tādu egoistisku pozīciju parāda, man šo vajag un tu man šo tagad iedosi, nevis, hei, kā mēs uz šo ejam, uz šo mērķi, kādas tavas vērtības vispār ir, kur mēs satiekamies kaut kur pa vidu. Šeit savā ziņā izklausās vairāk ir jautājums par tā vecā anekdota par kompromisu, ko man nesen nākas ļoti bieži lekcijās izmantot, ka kompromiss nav, kad sieva grib kaķi, es negribu kaķi un beigās mums ir kaķis. Beigās mums ir suns. Jā, bet foršs piemērs, kas tev ir šobrīd, jo man ļoti patīk, mazliet pārfrazējot doktoru Nikits Bezborodo teiktais, ir, ka kompromiss ir situācija, kur abi cilvēki ir katrs kaut kāda veida diskomfortā, kas abiem ir pieņemams. Bet šis piemērs, kur reku grib kaķi, negrib kaķi un beigās ir kaķis, tie nav vienādi diskomforti. Jā, tad sanāk, ka es esmu cilvēks, kurš ir dabūjis kaķi, un man ir pilnīgi vienalga, ka viņam ir alerģija no spalvām, bet es esmu priecīga, ka tas kaķis mājās. Jā, bet šī gadījumā viņš ir daudz lielākā diskomfortā nekā es, bet ja mēs beigās paņemam suni, un tā, kad viņam suns netraucē, bet maidzīvnieks, man tā es gribu maidzīvnieki, bet būtu gribējusi kaķi, ja sunis var samierināties, abi diviem bišķi kaut kāds diskomforts ir šī gadījumā. Un līdz ar to nav tā kā spēka saspēle, redz, tev viss ir baigi forši, man nē. Līdz ar to ir, es teikšu, tas pats, ko es teicu par bērnu audzināšanu. Tas ir, manuprāt, pilnīgi normāli, un arī pat vajadzīgi, kad partneru attiecībās viens otru var balstīt, viens otru var, es teiktu, nevis motivēt, bet drīzāk atbalstīt. Kad teiksim, tev šeit izdosies, tev sanāks, pamēģini, ja kas es te esmu, es tev uzklausīšu, es palīdzēšu tā, kā es varu. Pieņemsim, reku es nevis kopā ar tevi, tur nopelnīšu miljonus, bet es palīdzēšu tev rast to pārliecību, spēku vai tik galā ar to vilšanos, ja tev gadījumā tas neizdosies kaut kādā brīdī. Un šis ir pilnīgi cits sadarbības modelis šī gadījumā. Tas ir piemērs, ko, teiksim, es esmu lasījis šos te atkal stereotipiskie piemēri par it kā mantu un naudu, bet kur vīrieši, teiksim, ir teikuši, kur sieviete saka, ka es esmu pelnījusi, ka man nopērk X6, nopērk, Bambi kaut ko, jo es esmu vienkārši sieviete. Jo tu esi tā vērta. Jā, jo tu esi tā vērta. Tikai tad nevis L'Oreal, bet kaut kas tur cits, jā. Max Factor. Bet šeit tas piemērs, kas man patīk, kas no vīriešiem ir dzirdēts dažādās intervijās, ir, ka ja es pelnu, teiksim, tik daudz, ka es to X6 varu nopirkt, man nebūtu žēl viņai to darīt. Ja? Bet tāpēc, ka mums ir appusēji vienkārši noruna, kad tu dari savu daļu attiecībās, tu, teiksim, rūpējies, un šeit nav par to, ka tu rūpējies par bērniem un māju, bet tu rūpējies kā reiz to, ko mēs iepriekš runājam par sievietes tādu kā spēju dot sirsnību, mājīgumu, mīļumu, klātbūtni, ko nekur citur nav ekvivalents iegūt. Nav nekur, ja? Šis piemērs, ko cilvēks saka, man attiecības nevajag, es jau visur citur kaut ko var iegūt. Nē, tu nevari. Tās lietas, ko tu patieši dziļā intimitātē, emocionāli, fiziski, dažiem pat varbūt spirituāli, tas ir, ja tā ir viņa kaut kāds domēns, tu iegūsti kaut ko tādu, ko citur iegūt nevar. Bet ja tas sāk pārvērsties par, kad tu tagad man dosi, jo, es teikšu, tur jau sākas problēma kaut kāda. Tur būtu drīzāk jāuzdod jautājums, kāpēc es šādi izvirzu otram tādu mērķi piepildīt šo savu kaut kādu lietu, un vai es redzu, kur tas man aizved patiesībā, tas piemērs par kaķi. Man viņš ir, man baigi forši, bet vai es redzu to, kad otram varbūt tas, traucē, vai, tas kaķis liedz izgulēties, vai skrāpē, vai, alerģija kaut kāda ir. Man varbūt ir pilnīgi vienalga, jo... Ja tu esi tāds narcis dzīvo, raud un raud, asaru acis. Es domāju vairāk par to potenciālu saskatīšanu savā partnerī, un kurš ir, jo tu arī teici, tev izdosies, es tepat būšu, bet viņa tas kaut kāds nepārliecības koeficients, kurš ir tas brīdis, kad mans iedrošinājums tiešām var rezultēties, un kurš ir tas brīdis, kad
Nu jā, tas droši vien ļoti individuāli atkarīgs no konkrētā cilvēka. Šeit es varbūt varētu pieminēt to, kas varbūt cilvēkiem var palīdzēt, kā atkal ne vispārinoši un viennozīmīgi, bet uzsvaru varbūt likt uz to, un te būs tā mazā nianse, kur varbūt es precīzāk atbildēšu to jautājumu, ka vai šeit gadījumā atkal kaut kāda projekcija nestrādā? Reku, es redzu viņā to potenciālu, viņam vajag piepildīt. Nafigam. Tev to vajag. Viņam varbūt 100 gadi to nevajag. Bet mēs jau ļoti bieži kaut ko sasniedzam, tāpēc, ka ir bijis blakus tas partners, kurš tev ir tā labi pagrūdis, un pēc tam tu esi pateicīgs. Ir jau arī tie brīži. Bet tie būs tie brīži, kur, ja mēs būsim godīgi pret sevi, tā lieta, kur es nevarēju saņemties, manī jau eksistēja. Manī vienkārši nepietika drosmes, uzņēmības viņu uzņemties un darīt šī gadījumā. Bet tas, ko tu jautā, drīzāk ir, ka tas otrs varbūt vispār pie apvāršņa, vispār tajā vērtību skalā tādas lietas nav. Bet es mēģinu viņam iepārdot šo ideju. Tev šis ļoti patiks. Analoģiski ņemot, kā jau es teicu, būs sieviete, kur nekad dzīvē nav vilkus augstspējuši kurpes, viņas vienkārši riebjās. Bet ja būs vīrietis, kurš uzvelts, būs baigi smuki, būs seksīgi, ja? Un viņa nejūtās tajā ne ērti, ne sievišķīgi, ne patīk. Viņa iespējams citādāk var izpaust savu seksualitāti un sievišķību. Bet ja viņa šī gadījumā mēģinās sevi spiest, kaut ko tādu vilkt un darīt, jā, varbūt kāda tiešām pielēkos un būs tāds, kāpēc neesmu mēģinājis šito nekad? Tiešām interesanti, forši. Un cita uzvilks un būs tāds, šis nav man. Nu, labi, es viņa dēļ varu mēģināt, un tad atradīsies atrunas, kāpēc es nevilkšu un tā tālāk, vai vilks, un tāpat to darīs caur tādu nepatiku, riebumu, un tas jau neko labu attiecībā nepienesīs vispār. Tas, ko es te kaut kā sadzirdu, man liekas, ir, ja ir divi mīloši cilvēki, kurš viens otru tā kā mēģina izprast, un viņš jau jūt, ka varbūt viņa uzvelkot tās augstpēžu kurpes, iztaisnos mugurkaulu, viņš varbūt jūt, ka viņai to vajag, un viņš tāpēc viņai piedāvā, tad ir forši, bet ja viņš piedāvā viņai vilktās augstpēžu kurpes tikai tāpēc, ka viņam gribas, lai viņam blakus sieviete ir uz augstpēžu kurpēm, tad viņam, tad tas tā kā nepareizi. Tā es to saprotu. Un te ir un te ir analoģijā par to vīrieti, ja mēs velkam, kur, teiksim, sieviete ir atradus tādu kautrīgu, bažīgu vīrieti, un tagad no viņa izaudzinās nezinu ko, jo viņā saskat potenciālu. Nafigam tu uzreiz neņēmi to haizivi tad? Viņā pa gabalu spīd tas potenciāls. Kāpēc tev tad ir, nezinu, jāņem vīra, kuru tu tagad izaudzināsi kaut ko? Tas kaut kādā ziņā parāda kaut ko interesantu, tavu izejas pozīciju, kādu vīrietu sākumā atrad. Varbūt tu nebija tā, kas jutās par sevi baigi pārliecināta, skaista, droša, un tu izvēlējies tādu zemāku plauktiņu vīrieti. Un tad tu varbūt pati tiešām dzīvējot kaut kā attīstījies augi, un varbūt tev sāk nepatikt bāca, ko es izvēlējos pirms 5 vai 10 gadiem. Un viņš varbūt tik strauji neattīstījās, viņš attīstījās lēnāk, un tev ir tāds, attīsties man līdzi. Ja? Nevis, mēs katrs savā tempā. Protams, ir forši pamudināt, hei, varbūt tu gribi pamēģināt, varbūt pamēģinām šito kopā, varbūt tu pats kaut ko šādu, tu pati kaut ko šādu. Ir forši, kad arī mēs nepaliekam malā. Bet drīzāk tas ir kaut kāda tā robeža. Tas ir, es teikšu, tas pats, kas ar bērniem. Tas pats piemērs man bija, kad prātā rodas šī ideja par bērnu, kas viņš būs, par ko viņš kļūs. Ja? Tas varētu būt tas pats jautājums, kur tā motivācija sāk kļūt kaitējoša bērnam. Es tikko iztēlojos, kā Mišela Obama cenšas no šefpavāra izveidot, pieņemsim, prezidentu. Varbūt, tā kā viņš to negrib, viņš grib būt virtuvē, viņš negrib stāvēt un runas runāt, bet ja viņam tā kā gribētu no viņa izveidot. Bet ko es gribēju un ko es sadzirdēju no Lauras par to kaklu un galvu, es tagad atgriezīšos pie tāda triviāla piemēra, pieņemsim tajā pašā Instagramā klīst kaut kādi video, ka vīrietis saka, man jau īstenībā neko nevajag. Man tur vajag gultu, kur gulēt, atnākt mājās kaut kādu kastroli un es esmu laimīgs. Bet tad, kad viņš ir attiecībās, viņam uzreiz ir tā sieviete, kurai vajag, un viņš grib darīt, tāpēc, ka viņai vajag tepiķīšus, viņai vajag sapirkt spilventiņus, viņai vajag to māju iekārtot, un viņa tādā veidā tā kā motivē viņu darboties. Viņam bez tās sievietes nekādus, viņam pat
prātā nenāk, ka viņam spilventiņš vajag mājās. Nu, tā kā, un tam veltīt vēl kaut kādas naudas un dekorēt un vēl kaut ko. Būtībā, ka tā sieviete, kā tas kakls to vīrieti motivē dzīvot labāk. Un te mēs arī varam savilkt arī pa profesiju. Varbūt, ka viņš konkrētās sievietes dēļ grib vairāk sākt pelnīt, grib augstāk kāpt pa karjeras kāpnēm. Nu tā. Un man liekas, ka vispār tā attīstība, tas progress ir noticis. Tagad lielais paldies visām sievietēm. Bet arī tā slavenā dziesma It's a Man's World. Tur jau arī ir, ka vīrietis ir radījis to progresu, viņš ir daudz ko izgudrojis, sievietes arī daudz ko ir izgudrojuši, bet tas progress notiek, lai it kā, tā kā nodrošinātu tai sievietei to labāko labklājības dzīvi, nezinu, tur elektrību, izdomāja mašīnu, izdomāja pārvietošanās veids, ka savā ziņā tas, ko Laura saka par spilventiņiem, bet ir arī kaut kāds lielāks progress, kas savā ziņā, manuprāt, ir bijis ietekmēts vai iedvesmots no tās sievietes. Mums kaut kā jāuzsaka sevi pašām. Nē, es domāju, ka ir viennozīmīga vieta argumentam, kur es varu vismaz no savas prizmas pilnībā piekrist, ka kaut kādā ziņā, negribētos norakstīt tos vārdu vienkārši, laimīga sieviete, bet kaut kādas viņas tādi mazie sapnīši, viņu piepildīšana tiešām atkal ne visiem, bet daudziem vīriešiem var būt kaut kāds mērķis, ko piepildīt dzīvē. Ja? Viņš sajūtas labāk, ka viņam tā sieviete jūtas laimīga. Es esmu dzirdējis, vairāk autoru tekstu, to man grūti būtu pamatota kaut kāda teorija, bet, par to, ka tad viņš redz jēgu ikdienai. Tad, kad es uz šim savam cilvēkam varu, nodrošināt šo kaut kādu, pieņemsim, lietu. Tas pats jau pēc būtības strādā arī otrādi. Arī sievietēm gana bieži, atkal ne visām, bet tās, kuras, pieņemsim, redz sevī to, un atkal, te būs tā problēma. Ja tas vīrietis forši sievietei kaut ko nodrošina, bet viņš trāpās uz sievieti, kura ir par sevi nepārliecināta, tur, pieņemsim, nejūtās īpaši piepildīt un tā tālāk, viņai vajag šos ārējos apliecinājumus, un viņš nespēja tam pateikt nē vienā brīdī. Tad mēs redzēsim ļoti bieži šīs neveselīgās attiecības, kur viņi tikai prasa vairāk. Tur ir šis Gabor Matas autora aprakstītais tas rīgais pociņš mūsos, kuram viņš visu laiku ēdē, bet viss viņam krīt cauri. Vienalga, cik krūtu māju tu nopirks, cik krūtu tepiķīts būs, nekad nebūs gana. Un tas vīrietis nav ar tik stipru pašvērtību, lai pateiktu, stop, šeit stop. Ja? Un otrādi, sievietēm pieņemsim kādu, kura gribēs dot sev visu, lai rūpētos par to vīrieti, lai viņam viss būtu forši, lai ir mājīgi, lai ir jauki. Ja viņa būs kopā ar vīrieti, kurš to novērtē, pieņem to un liek viņu neizdedzina, ļoti superīga savienība būs. Tāpat kā iepriekšējā piemērā, sieviete, kas viņu neizmanto, viņai ir gan ar kaut ko, superīga savienība izveidosies. Bet ja tāda sieviete trāpīsies uz vīrieti, kuram nekad nav gana, tu netaisi gana foršreiz, tu nekad neizskaties šitā, neizskaties tā, viņa turpinās viņam visu laiku klanīties, cerībā, ka vienu dienu būs forši. Un tās atkal ir attiecības, kuras savā veidā degs ārā. Tad atgriežoties pie tava jau punkta par to, ka ideālā variantā, utopiskā pasaulē, mēs varam cerēt, ka cilvēki izveido attiecības tādas, pat ja izejas punktā viņi tādi nav. Viņi lēnā garā var virzīties uz to, kad viņi iepazīst numur 1 sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā veidā es saprotu, kuras varbūt lietas jau attiecību sākumā vai atskatoties uz, pēdējiem 2, 3 vai 10 gadiem attiecībās, es mēģināju realizēt ar viņu. Es biju noliegumā par to, kas notiek manī, kādi man nav piepildījumi, kādas man ir traumas, un es cerēju, ka viņš vai viņa to atrisinās. Sorry, ja? Tas nebija korekti no manas puses, tas nebija adekvāti. Ja? Un man šo saprotot un mainot, es varu daudz vairāk saprast, ko man pašam sevī jāmaina, jāpiepilda, un vienlaicīgi uzdot jautājumu, kas, manuprāt, mūsdienās tiek uzdots par maz. Ir tādā veselīgā manierē, ko tev vajag. Mēs mūsdienās esam aizgājuši tik ļoti, kāpēc arī ar visu nodrāsto vārdu narcismu un tā tālāk, egocentriskumu, ko man vajag. Ir svarīgs šis jautājums no tās prizmas, ko es aprakstīju, bet vienlaicīgi jāuzdod jautājums, ko tad tam otram šī gadījumā vajag. Un jautājums, vai es spēju pieņemt, ka
kaut kāda lieta, kas vienā brīdī man būtu svarīga, otrs viņu nevēlas piepildīt. Viņam ir citas vērtības. Un tas var atklāties tikai ar laiku. Un tur atkal var būt kaut kāda veida vilšanās, sēras, sarežģījumi, vēl kaut kas, tāpēc jau pēc būtības... Bet arī, kurā brīdī tas, ko man vajag, un es salīdzinu, ka viņam to nevajag, kurā brīdī mēs nepārējam uz to, ka mēs domājam tikai par viņu, vai viņam to vajag vai nevajag. Tā kā, ka nevis es pielāgojos, es esmu tā kā labā attiecību dāma, kas pielāgojas pie kaut kāda egoista, kurš, negrib kaut ko. Bet reku, te ir tā problēma, ka te jau izejas stāvoklī ir problēma tāda, ka es sevi neatpazīstu, ka vienīgais veids, kā es jūtos piepildīt, ir tad, ja es piepildu otru vēlmes. Šo sevi ļoti daudz sievietes neatzīst līdz galam. Ja? Tāpēc ļoti bieži mēs redzam šo te nesamamienu pacientu. Es neesmu redzējis šo, kā te sauc, mudrinās tredi. Ja? Man ik laikam atstāst pacientu, es nezinu, kas tā pa platformu ir. Es nezinu. Es zinu, ka tāda kaut kur eksistē, un tur ir kaut kādi posti, es nezinu, kādā formātā. Tā kā Twitteris. Un man viena pacienta kādreiz atstāsta, ka tur ir bijis posts, kur tā kā tur bija, kādas izmaiņas jūsu dzīvē visvairāk tā kā uzlaboja jūsu veselību. Un tad tur viens cilvēks reku šādu uzturu izmaiņu, viens tur nomet smēķēšanu kaut kas, bet vairāk tā kā sievietes atbildējuši ir. Bet numur 1 top atbilde esot bijusi izšķīros. Kāds bija jautājums? Kura izmaiņa jūsu dzīvē tā kā padarīja jūsu tā kā veselīgāku? Un pirmais ir, izšķīros. Un tur apmēram uzreiz ir bildes before un after. Before tur apmēram tāda nepārāk vīžīga par sevi rūpes. Sieviete nākamā bilde tur, sešpaka skaisti izskatās, iesauļojusies procedūras. Jā, sportiskāk, viss baigi labi. Un tas man kā profesionālim klausoties liekas, ka atkal mēs esam uzķērušies uz tik virspusēju lietu. Ka netiek uzdots jautājums dziļākais, kam dēļ attiecību laikā šis neeksistēja. Vai tiešām attiecību laikā tu arī nevarēji veselīgi ēst, nevarēji aiziet uz sportu zāli, nevarēji rūpēties par sevi? Ja atbildi ir nē, mans jautājums ir kāpēc? Un tad gribēsies teikt, viņš neļāva resursi nemuldi, tur ir iekšēji procesi, jo tajā brīdī, kad tu izšķīries, kur parādījās nauda? No kurienes? Tu turpināji to pašu darbu, to pašu dzīvokli, un objektīvi naudas kļuva mazāk, jo tu esi viena. Bet kā pēkšņi tu varēji izdarīt vairāk? Kā pēkšņi parādījās vairāk laika? Kā pēkšņi parādījās vairāk iespēja aiziet uz manikīru, sporta zāli un tā tālāk? Tātad tajā brīdī tu līdz galam iespējams neapzinājies, ka attiecību laikā tev sākot attiecības, tu neapzināti sāki ziedot vairāk viņam. Tu to nejūti, ka tas notiek. Tas notiek pakāpeniski. Lēnā garā. Un ja trāpās uz egoistiskāku vīrieti, kurš uz šī barojās, viņš dabis tikai ņems un mazāk dos tev pretī šī gadījumā. Un dabis tā, ka tu izšķiries, tev liekas, viss ir labāk, esot vienai. Vakariņas nav jāgatavo. Jā, bet problēma būs, ka nākamais attiecībās viss sāksies no jauna. Tas būs tieši tas pats. Un tad sāk rasties fantāzija, varbūt man attiecības nevajag. Problēma nav pašā attiecību būtībā. Problēma ir, kā tu funkcionē šajās attiecībās. Bet ja mēs paliekam tajā vispusējā slogānā, attiecības ir sliktas, tur bērni ir slikti, karjera ir laba vai slikta, bet neuzdodam dziļākus jautājumus, tas jau ir tā lieta, kur mēs apjūkam. Tas ir savā ziņā, es teikšu, viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem sociālajiem tīkliem. Netiek nekad uzdoti dziļāki jautājumi. Tas ir viens snapshots no tavas dzīves, reku. Nezinu, mans mīļākais piemērs, teiksim, tie ceļojumi. Redz, cik smuki izskatās tur pie baseina kaut kur. Mož pirms stundas viņi tur tā viens otram skrāpēja acis ārā, ka tu pat nezini. Nē, viņi pie tā baseina skrāpēja, jo nebija gan labs foto uzņemts. Par šo nemaz nerunāsim, kur reāli. Pēc tam vēl skrāpēja, ka nebija īstais ielikts. Bet tajā brīdī, pabeidzu domu, mēs varam atkal arī šajā brīdī ieprojecēt tajā skaistajā bildē, skaistajo draugu pārī, kas mums ir, šo idili, kur mēs nemaz nenoskaidrojam, kas ir ēnas puse tam. Kas patiesībā tur apakšā notiek. Kādas jums ir sarunas par intimitāti, kādas jums ir sarunas par plāniem, par finansēm, kā jūs strīdaties, kā jūs atrisināt strīdus, kā jūs lūdzat piedošanu, kā jūs pavadat laiku kopā, kā jūs atrisināt nesaskaņas. Šis netiek jautāts nekur. Ir tikai šī skaistā lieta, un tad viss būs labi.
kā tās pārējās atrisināsies? Nu, viņas vienkārši notiks. Nē. Ir viena problēma, kas neatrisināsies, kas ir laiks šodien, bet ir vesels segments par vīriešu mentālo veselību, kurai mēs nepieskārāmies un nepaguvām pieskarties, un tāpēc es ceru, ka mēs varam iegrāmatot to, ka tu apsolies trešo reizi pie mums arī atnāk ciemos kaut kad atrast laiku. Tas ir ierakstīts, tāpēc mēs ņemam tādu publisku solījumu no tevis šobrīd. Galvenais, kad viņš jau neko nesola, mēs ņemam šo solījumu. Jūs mani motivējat. Mēs to motivējam visas auditorijas priekšā, bet mans tāds mazliet nenopietnais pareizāk laikam būtu teikt noslēguma jautājums, varbūt Klaurai arī vēl kāds ir. Man puse palika, tāpēc vairs neko nejautāšu. Tu vairs nejautās. Atsaucoties uz Melu Gibsonu un filmu Ko vēlas sievietes, varbūt, ka tu vari pēc savas profesionālās darbošanās un vispār arī pēc savas pieredzes kā vīrietis varbūt var tomēr censties tā īsi noformulēt, tā kā mūsu lielākā daļa auditorijas ir sievietes, viņām noteikti gribēsies zināt, ko vēlas mūsdienu vīrietis un varbūt kas ir tās pamatlietas vai kas ir tie galvenie, kam mums kā sievietēm vairāk pievērst uzmanību vai ko ņemt vērā vai kaut kā, ko vēlas vīrieši. Ko vīrietis vēlas no sievietes vai ko vīrietis vispār vēlās? Neroc tik dziļi. Man daļai atbildi jau bija gatava, bet man patīk viens piemērs, ko es vienā intervijā dzirdēju, kur bija uzņēmējs viens štatu. Un, protams, es pieļauju, tas piemērs bijuši izskaistināts, bet man patīk tā kodola ideja, kur viņš saka, ka viņš sēž vienu dienu mājās un viņam pienāk zvans par kaut kādu konferenci vai projektu, kurā viņam jāiesaistās, un viņš ilgi ir domājis, kā viņam tur sanāks vai nesanāks, un viņš ilgi par viņu stresojas, un beidzot viņš saņem to projektu, un tas projekts vai konferences nozīmēs, ka tagad ļoti daudz darba priekšā būs. Un viņš tā kā to projektu apstiprinājumu saņēmis, un viņš tā kā viņam piekrīt. Un tajā brīdī atnāk sieva un redz, ka viņš tā kā sajūsmā tur stāv un priecājās par to projektu. Viņa tā saka, kas notika. Viņš saka, es saņēmu to projektu un reku, es viņam piekritu. Un tajā brīdī, es teiktu, šie sievas vārdi ir tie viedākie, kur viņas seja pilnībā izmainās. Viņš saka, ja iepriekš mums bija tā, ka viņai kaut kas nepatīk, viņa bieži vien tā kā aizgāja projām, nu, viņai bija grūti ar mani uzturēt sarunu, viņa tagad paliek ar mani, viņa pilnībā izmainās tāda akmens seja, un es nesaprotu, kas notiek tagad. Un viņa tā kā man pastās acīs un saka, ka mīļais, es esmu redzējis, cik daudz tu stresoji pēdējos 6 mēnešus un stāstīji, ka tu esi izdedzis. Tu man tagad saki, ka tu uzņemies vēl vienu lielu projektu. Es tev mīlu, tev bērni tev mīlu. Viss, ko tu esi darījis līdz šim, mums viss ir nodrošināts. Mums ir brīnišķīga māja, mums ir mašīnas, mums viss ir. Vienīgais, ko es tev lūdzu, ja tu gribi šo projektu uzņemties, dari viņu. Bet lūdzu nesaka, ka tu to dari priekš mums. No. Man tevis ir gana, bērniem tevis ir gana. Mums vairs neko nevajag. Šī, manuprāt, ir svarīga ziņa, bet tas var nākt tikai no pozīcijas, no sievietes, kuras saprot, es esmu saņēmusi no savu vīriešu tik un tik daudz, un mums pietiek. Mums nevajag 3. jauno dzīvokli vai 4. jauno mašīnu. Mums ir gana, es labāk pavadu laiku ar viņu kopā. Man pilnīgi jāsaras gandrīz arī sācot. Un to man tiešām nākas saskarties ar vīriešiem, kuri vien vai otru apstākļu pēc ir trāpījušies uz sievieti, kura nav uzdevusi sev šos jautājumus par sevi, un viņi turpina, diemžēl, dzīvot tajā fantāzijā, ka viņi nav gana. Un tā sieva viņiem jau to nepasaka. Viņa to nevar pateikt, jo viņa ar saviem jautājumiem nav tikusi galā. Un viņš turpina sevi šaustīt. Līdz ar to es domāju, tas mežonīgi daudz var būt no sievietēm, neatsverami daudz. Kad tas vīrietis atnāk mājās, es teikšu simboliski šie visi vecajās filmās, ka tu atnāc, tu viņu samīļo, tur gaida tās siltās vakariņas ir vai nav, tas savā ziņā ir simboliski. Es tev saku paldies par visu, ko tu man esi devis. Es domāju, tam jābūt arī appusēji. Ja? Kad arī vīrietis var pateikt sievai par to, ka tu rūpējies par mājām, tu rūpējies par mūsu labklājību, tu rūpējies par bērniem, tu mani atbalsti, paldies tev par to. Šo mēs darām par maz attiecībās.
Un tas vīrietis sākumā visticamāk pretosies tā ideja. Nē, man tur vajag, un tāpēc man šis piemērs liekas tik foršs pateikt, ka tu šo dari priekš sevis. Man pietiek tas, ko tu man pietiek visa nauda, man pietiek visu uzmanību, man nevajag vairāk. Tu to dari priekš sevis. Ja gribi, dari. Bet nesaka, ka tu to dari priekš manis un priekš bērniem. Jā. Šis ļoti kaut kā sirsniņā iegāja. Aizķēra tavu emocionālo stīgu. Jā, mums tev ir jālaiž prom. Mēs tev tik rēti notveram, ka pilnīgi negribās tev laist prom. Man goda vārds palika ļoti daudz jautājumi. Artūr. Atnāc vēlreiz. Auditorijas priekšā, ka tu atnāks, lai mums tiešām ir iegrāmatots. Es ļoti ceru, ka auditorija tiešām skatoties šo sarunu, jo man pašai bija galvā ļoti daudz lietas, par kurām padomāt, un kuras izvērtēt arī savā privātajā dzīvē, un es ceru, ka ļoti daudzi aizies ar tādu no šīs sarunas aizies ar tādu pārdomu kaut kādu kamolīti, bet tādu labu, vērtīgu atziņu pārdomu kamolīti. No mūsu kanāla ģenerāla sponsora Tirzniecības centra Spice. Vēl viens iemesls, lai atnāktu vēlreiz pie dāvaniņa. Neliela dāvaniņa. Paldies tev, Liels. Neliela dāvaniņa. Tā kā, paldies tev par taviem viedajiem vārdiem un vērtīgiem padomiem un arī caur piemēriem. Man šķiet, ka tad mēs tā, Laura jau vispār ir aizjutusies. Jā, aizdomājusies. Tā kā, liels tev paldies. Sarunas ar tevi, kas ir šobrīd tikai otrā Lauras pieredzē, jau laikam vairākas. 72. Vienmēr ir ļoti vērtīgs. Tā kā liels paldies par laiku, ko tu atvēlēji mums un mūsu auditorijai. Un ja tu vēlies trešoreiz atnākt, nevis, ja tu vēlies mūsu dēļ, bet ja tu pats tā jūties, ka tu gribi atnākt, tad atnāc. No pressure. Sarunāts. Jā, paldies.